dzimis audzis laukos un par lauku puiku arī esmu palicis, ja. Kurš mīl savu zemi. Visu mūžu esam audzējuši sūciņas, gotiņas, vistiņas, kartupeļi un kas tik nav bijis, ja. Kā mēs sākām? Tēvs bija kolhozā sagādnieks. Es arī biju sagādnieks. Tad es biju bitinieks. Un tad kolhozs sāka jukt, brukt. Un ar to tēvs atguva īpašumu. Un tā sākām zemniekot. Pilnīgs nulles. No pilnīgs nulles. Bija naktis negulētas, kartupeļu uz tirgu, cūkas audzējām uz tirgu, visu uz tirgu. Nebija viegli. Bija reizes, kad ģimenei nebija ko ēst. Ja? Bija jāpērk kāda tehnika, bija prioritātes. Jāpērk zemi vai vēl nezinu kas. Ja? Bija smagi. Tagad to ir tā. Smaidu var atcerēties, bet bija diezgan jā. Katru rītu celies, ej ar domu, ka nākotne būs labāka. Šobrīd esam jau 900 hektāros iekāpuši. Citi raujās uz tiem hektāriem, lielākam. Es neesmu tāds. Man nevajag zemi vairāk, kā es varu kvalitatīvi viņu apstrādāt. Es esmu tendēts uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti. Man nevajag kolhozu, es tur esmu bijis. Šobrīd man ir 3 traktoristi, 2 mēs vadītāji, grāmatvedi, darba drošības speciālisti un vairāk nekā nav. Un mēs tiekam galā perfekti. Tas jau ir ģimenes. Bija tēvs, ir dēls, reku nākošā paudze. 3. paudzē jau klīt būs, ja? Ir ļoti paveicies ar dēlu, viņš beidzis lauksaimniecības akadēmiju, ekonomists un lielā mērā jau vada saimniecību. Domāju, ka viņam sirds strādā tieši tāpatām un galva arī turpatām, kur man ir, ja? Pie zemes. Es sevi neredzu pilsētā. Pilsēta man tracina. Ja, es nevaru saprast, kā cilvēki var dzīvot uz asfalta. Es justos kā cilvēks, man nepatīk, ka blakus māja pie mājas, un tu nevar iziet ārā un ieskriet dīķī pliks pēc pirts. Ja. Tas nav man pieņemami. Zeme ir mana dzīve. Zeme, es to nemāku pat izskaidrot. Ja. To var tikai sajust, ārot, kuļot, sējot. Tas ir tāds fantastisks izjūts, ko daudziem nav lemts sajust. Man ir paveicies. Sākās viss ar Dobeles dzirnavnieku. Tie bija tie laiki, kad mums tur ar tām kaltīm bija tā kā bija un vispārējais. Un kā tu aizvedi tur, tā tev pazuda svari. Svari šeit bija, svari nesakrīta. Un tas bija tas grūdienis. Pamats bija tas. Otrs, mēs sapratām vienu lietu, kad, ja tu esi bars, tu vari nopirkt lētāk un pārdot labāk. Izejot pa taisno uz kādu tirgu. Tā doma tā radās. Veksels tika parakstīts. Man tēva mājā, manā mājā. Tanī brīdī mēs tur dzīvojām 3 ģimenes kopā. Un tāpēc tā izvēle nāca. Mēs bijām tā kā viena no ierosinātājiem tā pasākuma. Piebiedrojās pārējie un pat cik mēs bijām 3 vienā vietā, tad viss tas notika pie mums, mūsu mājā. Tur bija liela skaista viesistaba, kuru visu uzņemt, apspriest un tā tas sanāca. Kā es šobrīd to atceros, tad es domāju, ka lielākais ir jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kas to izdomāja, kas apvienojās tiem sākuma cilvēkiem un, protams, Edgaram. Bez Edgara es nezinu, vai būtu kaut kas tāds sanācis. Ja? Ir jābūt vienam, kas uzņemās un kas visu to palaiž tautā. Motoram, jā. Jā, un Edgars tas bija. Viss jāsaskaņo bija, kas ko, kā, priekš kam, kas vedīs dibināt, kas vedīs papīrus, kas tālāk notiksies. Ja, nebija viegli. nebija viegli. Bet ne par to ir stāsts. Galvenais, ka iznākums ir labs. Labāk nevar vēlēties, man liekas. Vienmēr var labāk, bet šīs laika nebūs tas gadījums.
Milzīgs laika posms pagājis kopš tiem laikiem. Domāju. Labi, ja tie cilvēki, kas pazina mūs toreiz pirms 25 gadiem, tagad ieraugot uz ielas atpazīt, ka joprojām ar to pašu runāt, satiekās. Vismaz man ir bijis tā, ka paiet garām un gandrīz vai atskatās pēc tam, bija vai nebija, vai ne? Bet sāksim varbūt ar to lauksaimniecību, ar tevi pašu kā ar zemnieku. Vai, cik tas, ko tu redzi tagad pa logu, atbilst tam, ko tu toreiz gribēji, sapņoji, cerēji, vai tieši otrādi, ko negaidīji? Tā doma bija kam? Latraps kam izveidot? Lai varam labāk pārdot, iepirkt lētāk ķīmiju, lai zemnieks dzīvotu daudz labāk. Un tas arī tā notika. Pirmos gadus varbūt to tā nejūta, bet kā sākām kraut kuģus, kā viss pavērās, aizgāja savu ceļu, tā viss mainījās, protams. Ne tikai mainījās Latraps un mēs, mainījās arī vispārējie iepirkēji, uzpircēji, dzirnavnieki un visi mainījās. Ja? Mēs to panācām. Tā bija tā galvenā doma. Domāju, ka neviens to nevarēja paredzēt, kāds viņš būs šobrīd. Monstrs. Un atpazīstams un viens no Latvijā stiprākajiem, Baltijā stiprākajiem. Tas ir tikai forši. Tas nozīmē, ka ir izdevies. Kas vēl pēc 25 gadiem? Mēs esam attīstījušies tik tālu, ka viss ir sakārtojies. Visi laimīgi. Kādreiz darbinieki skrūvēja ziemā rokas salu pie atslēgām. Tagad silts angārs, mūzika spēlē, viss saremontēs pa ziemu. Jāstrādā. Tur tā jauda, tur tas spēks. Un saimniecības spēks ir cilvēkos, manos darbiniekos. Tie mums nemainās, kādi viņi bija no pirmās dienas, tie visi arī ir šeit. Kas šodien ir lielākā problēma saimniecībā? Saimniecībā problēma nav. Ir problēma globālajā tirgu. Ir nesaprotami dārgas izēvielas un neadekvāti lēta mūsu produkcija. Tā ir lielākā problēma. Visu pārējo mēs varam atrisināt. To mēs nevaram atrisināt. Tam es nevaru nepiekrist, jo man liekas, ka viss aizgāja pilnīgā švejā līdz ar Covid. Tad sākās kaut kāds jauns pārmaiņu laiks, kurš vēl nav beidzies vēl tagad. Latvijas taču attīstās visos veidos, visos virzienos, ceļa rūpnīcas, tas tikai forši. Būs, kur likt mūsu pašu saražoto produkciju. Tas ir gandarījums. Latraps – durvis uz pasauli.